Jūtamies pietiekami labi. Iepriekšējo spēli jau, kā teikt, pārdzīvojām. Šī ir jauna spēle un ir iespējas sevi labi parādīt labā stadionā pret superīgu pretinieku un gribam nospēlēt daudz labāk nekā pirmo spēli. Tīpaši izbraukumā, kur atnāk daudz viņu līdzjutēji, gribās nospēlēt ļoti labi un parādīt sev no labākās puses, tāpēc centīsimies to arī izdarīt. Salīdzinot ar pirmo spēli, kas tavuprāt mums ir varbūt visvarīgāk būtu uzlabot, kas varbūt neizdevās pirmajā mačā un kam jāpievērš lielāka uzmanība rīt? Bija daudz vajadzīgi uzlabojumi un mēs arī kārtīgi izanalizējām savu spēli un saprotam, kas mums ir jāuzlabo un to centīsimies arī izdarīt rītdienas spēli. Malmo, ko var pateikt par šo komandu? Pēc pirmās spēles jau tomēr esi kārtīgi iepazinies, kur varbūt ir tie viņa lielākie trumpi, kur varbūt viņi ir visticamākie tavuprāt? Viņi spēlē ļoti disciplinēti noteikti. Skaidrs, ka viņi ir kreatīvi uzbrukumā, ātri un daudz kustās, bet tieši aizsardzības darbībās viņi ātri atgriežas aizsardzībā un nav viegli viņus noķert pretuzbrukumos. Tiešām ļoti disciplinēta komanda. Tas ir liels viņa trumps pie tā, ka viņi ir ļoti kreatīvi uzbrukumā, bet tajā pašā laikā visi spēlē arī aizsardzībā. Esi gatavs vēl kādu piespēlīt Darko vai kādam citam iedot, ja būs iespēja? Vienmēr esmu gatavs un cenšos, bet kā sanāk, tā sanāk. Citreiz sanāk iedot, citreiz nesanāk, bet galvenais, kad lai komanda kādas vārdas kūst, nav svarīgi, kurš iedos.